Sveiki, draugi, rādi, kaimiņi, svabadie svētie gari, brīnišķās dvēseles, dažādās būtnes no visādiem plāniem. Šodien mazliet par 3 vienaldzībām. Tas ir mans tāds cauri dzīvē ejošais, ko es pamanīju pirms pāris gadiem un ko tad es lēkāju no pa 3 vienaldzības pakāpēm. Sāksim ar cilvēcīgo vienaldzību, tā ir pa vidu. Cilvēcīgā vienaldzība ir tāda, ka viss kaut kas ir vienalga, un mēs to tomēr daram. Tas attiecās iespējams uz kaut kādiem pienākumiem. Ir vienaldzīgi dažādi pienākumi, it kā negribās to darīt, un ir vienalga, un tomēr mēs to daram un nejūtamies pārāk labi. Tas attiecās arī uz darbu un uz vēl visādākām dzīves plāniem. Tad ir dievišķā vienaldzība. Dievišķā vienaldzība ir kaut kas tik brīnišķīgs, kurā jūs plūstat cauri jebkurai lietai dzīvē, un jums ir vienalga, bet tā vienaldzība ir tāda, kad jūs nejūtaties slikti darot jau ko, un jūs spējat darīt jau ko, kas ir nepieciešams. Jums ir vienalga, bet jūs darat. Darbība nepazūd, un darbība nerada nepatīkamās sajūtas. Tā ir dievišķā vienaldzība, kas ir augstākā vienaldzības pakāpe. Brīnišķīga vienaldzība. Un tad ir, ko es jau vairs nesaucu par vienaldzību, bet tur es lietoju vienu krievisku matvārdu, tas ir Un tā ir jau degradācija. Tā ir ļoti jaudīga degradācija. Tā ir tāda, kad jums ir, ņemsim pa piemēru, darbs. Jums nepārāk tas darbs, tas nav jūsējais, bet ir nepieciešama nauda. Tad cilvēcīgajā vienaldzībā jūs iesat un nejutīsieties labi tajā darbā. Dzīvojot cauri dievišķo vienaldzību, jūs iesat uz darbu, nejutīsieties slikti. Izpildīsiet pienākumu un būsiet to pateicīgi un iedvesmosiet citus cilvēkus. Viņi nesapratīs, kā var būt vispārībā tāds priecīgs cilvēks, te nākot uz fabriku vai uz vēl kaut kādu vienalga, kādu darbu un darot darbu, bet nejūtoties slikti. Bet pohuis! Ja jūs esat šajā stāvoklī, tas jau ir ļoti liels brīnums, ka jūs uz darbu esat aizgājuši. Un tur jūs besaties vienkārši ārā vaiprātā. Bet visdrīzākais tā augstākā pohuja pakāpe jūs nemaz uz darbu neiet. Jums būtu vienkārši viss pilnīgi galīgi piedrāst. Varētu pa piedrāzienu to saukt latviešu valodā. Piedrāst vienaldzība. Jā, un tā ir destrukcija. Tur izpaliek darbība jau, darbības vairs nav, un tur tiešām ir tāda tik liela negatīva vienaldzība, kas nav jau, vienaldzība ir tāds skaists vārds, un tas pat tam vairs nepiedien. Un tā es zinu pēc sevis, un to es runāju tikai tagad par sevi. Varbūt tu to pamanīsi arī savā dzīvē, vai tā ir, vai tā nav. Ej, tu sazini, vai ne? Bet es esmu to novērojis savā dzīvē, ka es lēkāju par šīm 3 vienaldzības pakāpēm. Nerunājot par citām lietām, jo par citām atbildībām un ne tikai tā ir cita tēma, bet šeit par vienaldzībām. Un par šīm 3 pakāpēm es lēkāju. Man ir tāds šķitums, ka piedrāziens jau ir patālu pagātnē, bet tās arī var būt tikai šķitums, ir dažādas visādas tēmas, jo arī jāskatās uz šīm lietām ir
atsevišķi par attiecīgām tēmām, attiecības, ģimene, darbs, izklaide, sava ķermeņa attīstībā. Mums tās tēmas ir tik daudz, un kā mēs, kuru vienaldzību mēs izpaužam attiecīgās tēmās, tas ir ļoti plaši, tas nav tā. Es tikai izstāstu tiešām vispārināti par savu sapratni par šīm 3 vienaldzībām, un viņas jāskatās vēl vismalkāk un smalkāk katrā lietā. Kur te jūs esat piedrāzēji, kur jūs esat vienkārši cilvēcīgi vienaldzīgi, un kur, pret kādām lietām jūs esat dievišķi vienaldzīgi. Un atcerieties, dievišķā vienaldzība ir tāda, kur darbība nepazūd nevienā brīdī. Zāģē. Ļoti piemērots šim brīdim pieņemt, ka notiek arī tā. Dievišķā vienaldzībā man te varēja uz muguras arī kāds zāģēt. Diezgan tuvu tepat blakus mājām, šī mežiņā iekšā. Esam vienaldzīgi un tiecamies būt dievišķi vienaldzīgi. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē nevis atteikties, bet pieņemt un dzīvot dzīvi, kāda tā ir. Mīlēt cilvēkus, kādi tie ir. Pieņemt cilvēkus, pieņemt notikumus. Un nepazaudēt darbību. Esam. Tiecamies uz dievišķo vienaldzību. Un esam dievišķi vienaldzīgi un darbīgi. Saudzējam sevi un citus. Priekā.